stāvu un domāju, kuru operas āriju es varētu šobrīd jums izpildīt. Lai gan pie tādas krāsas vairāk prasītos kaut kādas Baha fūgas vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, diezgan tā nopietni tas viss ir. Bet no labi dziedāt es nedziedāšu. Skaidrs, ka mēs šodien runāsim par Nissan Ariya elektrisko automobīlu. Ne parastu Ariya, par īpašu. Bet iesim pastīties, kas tad šajā te briesmonītī vēderā dzīvo. Konkrēti šī Nissan Ariya galvenais īpašais noslēpums slēpjas šajā uzrakstā. E-Force. Nu, ko tas nozīmē, variet minēt 3 reizes, 4. es jums pateikšu priekšā. Tātad runa mums šajā gadījumā ir par elektrisku pilnpiedziņas crossoveru, jeb crossovera kupēju, kā raksta pats ražotājs. Pilnpiedziņa. Lai būtu pilnpiedziņa, ir vajadzīgi 2 elektriskie motori. Viens taigalā, viens šajā. Un tieši tā tas arī ir. Mēģināsim visu pēc kārtas. Kā pilnīgi jaunu elektrisko modeli Nissan Ariya mēs iepazinām 2022. gadā. Un jāatceraties, arī mēs par to jau paguvām stāstīt. Tagad ir pienācis laiks šim izteikti jaudīgajam eksemplāram, tātad pilnpiedziņu to jau es paguvu pateikt. Vēl es nepaguvu pastāstīt, ka zem šī te motora pārsega, nu jā, tur nekā nav, ja neskaita vadus, kabeļus un transformators. Bet patiesībā viss šis te kopā nodrošina 290 kW lielu jaudu, kas ir ho. Vēl tas nodrošina maksimālo ātrumu 200 km/h un priekš elektriskā automobīļa, nu ko jūs, 120, tas jau ir daudz. Jūs teiksiet, kur tad ar tādu te tālu var aizbraukt? Visu laiku taču kaut kur jālādējās. Nu, protams, jālādējās ir, taču ar pilnu uzlādi ražotājs ir paredzējis 498 km. Tad, kad bija 97% šeit, tad mums bija 475 km paredzēti. Mēs viņus arī nobraucām un principā uzlādēt sākām tikai tad, kad palika 10%. Tātad ražotājs nav melojis. Un ja tā labi padomā, nu cik bieži mēs nobraucam vienā piegājienā vairāk par 400 km. Mēs esam pieraduši pie tā, ka elektriskais automobīls pagaidām ir ļoti dārgs prieks un ne katrs to var atļauties. Tie, kas ir gatavi iegādāties jaunu automobīli, patiesībā varētu aizdomāties, jo Nissan Ariya cena sākās no 42 900 eiro un šādā maksimālajā izpildījumā, nu jā, tad tie ir 65 000. Taču no neoficiāliem avotiem es esmu dzirdējis, ka autodīleri piedāvā šo automobīlu par ļoti vilinošu cenu. Tā kā ar šo automobīlu kopā pabijām vairāk kā 4 dienas un kopā nobraucām te jau 600 km, varu teikt to, ka degvielas patēriņš, jeb šajā gadījumā elektrības patēriņš ir apmēram plus mīnus ap 20 kW. Nu, es nezinu, vai tas ir daudz vai maz, nav man tik milzīgi liela pieredze elektroautomobīļu dīdīšanā. Pieredzējuši cilvēki saka, ka tas esot gana labs rādītājs. Vēl šis te, kā jau es minēju, ir tik jaudīgs, ka ar to var līdz pat 1500 kg piekabīti vilkt, ja ļoti gribās. Nu, nezinu, kā tas viss iet kopā, bet varēt, teorētiski var. Salonā mēs jūtamies tā kā gandrīz vai veclaika amerikāņu lielajos kuģos. Iedomājieties, te pat nav vides konsole, bet te es varu izbāzt kāju cauri pie blakus sēdētāji. Atšķirībā no aprīkojuma, protams, apdars materiāli var būt mazliet dažādi. Man šāds izpildījums ļoti patīk, šie skaistie pelēkie ādas sēdekļi. Šis te ir kaut kas tāds, nu, starp audumu un ādu. Protams, ka viss ir digitāls, protams, ka viss ir elektronisks. Nu, tas gal galā ir elektriskais automobīls. Un pat šī te konsole, redz, ko, nu ne konsole, bet elkoņu balsts ir bīdāms uz priekšu, uz apakaļ, kā tev ir ērtāk, cik nu daudz tu te kaut ko gribi. Tālam ceļam, un mēs nobraucām diezgan tālu ceļu, šis te auto ir pat tiešām labi piemērots. Nu, neteikšu, ka šāda izmēra kuģis varētu būt tāds
perfekts pilsētnieks. Nu, nepavisam ne, pie pilsētas droši vien. Bet kā jau parasti tādās reizēs es saku, nu, neskrieniet lokomotīvai pa priekšu un neizdariet secinājumu nepamēģinājuši. Visi dīleri ļauj šādu prieku, pamēģiniet, noskaidrojiet, iepazīstieties un tikai tad pieņemiet savu gala lēmumu. Bet vispār mana skepse lēnām izzūd.